nākamā lieta, ja, ko mēs darīsim, ir, kā es teicu, vairāk man interesējās tās kareivju prakses agrāko laiku, ja, tad man arī balstās tā man vingrošana un staipīšanās pamatā uz tām praksēm, kas ir saistītas, es teicu, nevis tur uz muskuļu pumpēšanu vai spēka, kaut kādu tur kačāšanu, ja, bet tas vairāk saistīts ir uz spēju sevi kaut kādā veidā efektīvāk izmantot. Kā mēs sevi efektīvāk varam izmantot dzīvē? Tā, ja mums ir brīva enerģijas plūsma mūsos notiek, ja, tad ja caur mums brīvi plūst enerģija, tad mēs varam brīvi darīt kaut kādas lietas, mēs esam universālāki cilvēki, ja, dzīvē. Kad mums plūst brīva enerģētika, tad, kad mums kanāli ir brīvi, ja, tad kanāli, kad ir brīvi, tad, kad viņi ir izstiepti un elastīgi, ja. Tad līdz ar to, ja mēs paši varam kļūt elastīgāk kaut kādā veidā, līdz ar to mums dzīvē notiks vairāk lietas, ar kurām mēs varam paši operēt un ko mēs varam dzīvē darīt sev vēlamā virzienā, ja. Te ir tāds moments, ka tikai nodarboties ar elastību būs pamāc, ir nepieciešams priekš kam saprast tu to dari, jo šodien modē ir darboties ar dažādām elastības praksēm, vienkārši tāpēc, ka ir modē ar to nodarboties šodien bieži. Un it kā jā, liekas, ka tev tur labāk, ja tu izstaipies un tā, protams, tas ir pozitīvi, bet es, piemēram, dodu priekšroku izmantot savu laiku uz tām lietām, kuras man vajag realizēt. Piemēram, ja man vajag strādāt ar rokām, tur, nezinu, enerģiju just rokās, ja, tad es koncentrējos tikai uz praksēm, kas ir vērstas, lai rokas aktivizētu kaut kādā laikā. Es zinu, svarīgi cilvēkam zināt, ko tu vari izdarīt un kas ir vajadzīgs, lai sevi sagatavotu kaut kam. Ja? Un tad, kad tu to izdari, tad tu esi, tu esi efektīvāks tajā situācijā paliec. Ja? Tad arī tieši tas pats bija tiem pašiem kazakiem karējiem. Viņiem bija vairāk vērstas prakses tieši, par cik viņi cīnījās, ja? Tur zobeni, tur loki, bultas un vispārējais vai kaut kādas tur rungas. Ja? Viņu prakses bija vairāk vērsts uz rokām un uz impulsu vadīšanu un uz roku enerģētiku stiprināšanu. Nevis uz muskuļu audzēšanu, bet tieši enerģētiku rokās. Tad, principā, pēc mūsu standartiem viņi būtu ļoti labi dziednieki, bioenerģētiķi, visi karēji, kas bija. Jo viņiem bija tik attīstīti roku enerģija kanāli, ka viņi varēja praktiski, nezinu, tur rokās akmeņus saspiest sev un sadrupināt vai vēl kaut ko. Ja? Ne jau ar fizisko spēku tik daudz, cik viņiem bija tā enerģija tik spēcīgi tie kanāli uztrenēti. Kā mēs trenējam kanālus, caur stiepšanos, kā jūs teicu, kas ir stiepšanos, kur tie kanāli tiek, teiksim, spēka vai enerģijas kanāli, kur vieta, teiksim, kas tie tādi ir mūsu ķermeņi. Es tos vienkārši saucu par mūsu saitēm, ja? Tad tās saites, kuras mums ir jāizstiep, kuras jāizloka, jāizkustina. Ja mums saites ir stipras, tad mēs arī paši stipri esam. Tātad tas nozīmē, ka tajās saitēs, tajos kanālos ir pietiekami daudz enerģijas, lai varētu turēt kaut kādu slodzi. Ja? Mēs skatāmies, parasti ir tādi, tur nezinu, lauku darbos vai vēl kaut kur tādi lauku cilvēki, ne visi ir tādi milzīgi, ja, tur sāēdušies vai vēl kaut ko. Vairums no viņiem ir tādi stiegraini, tievi, kaulaini vai vienalga, kā tu pasties. Un tu skaties, viņš ņem un ceļ tur tādu smagumus, ko viens otrs kultūrists nevarētu pacelt. Ja? Bet viņš ņem un ceļ, ko tas liecina, viņiem vienkārši saites ir tik nostieptas, tik, teiksim, uztrenētas, ja? Ka viņš to smaru var pacelt, ja? Vai viņš tādu lietu var izdarīt. Tur pretī tāds, kurš vienkārši tur pumpē muskuļus, ja, tad, kas ir muskulis? Pēc būtībā muskulis ir barības vielas saitēm. Ja, tad mēs pumpējam barības vielas, bet pašas saites netrenējam. Ja, tas nozīmē, tad mēs, kā tas parasti notiek, ka cilvēks daudz ēd un neko nedara, tad viņš sāk apvelties. Tad tieši tas pats process ir, ja, daudz pumpē muskuļus, viņi paliek lielāki, bet neizmanto viņus dzīvē. Un, tad mēs cenšamies darīt visu tā, lai mēs varam pēc tam to izmantot savā dzīvē. Savādāk tas ir bezjēdzīgi, ja kaut ko trenēt, darīt, ja tu to neizmanto. Lūk, tātad, jā, kā es teicu, tad tur pamatā ir koncentrācija uz roku un krūšu kurvi, teiksim, kustībām, ja, jo tas ir mugurkauls un vispārējais, ja. Līdz ar to kājas tur bišķi mazāk, bet kājām mēs ar tāpat pieskarsimies vēl, ja. Ir tāds vingrojuma kompleks, kas saucās kaujas magu kompleks, viņiem saucās, vai pērkona vairogs, vēl tā var, krievis saucās pie runavšķīt, ja, vai pērkona vairogs. Tas ir kustību kompleks, kas ietver sevī tās kustības, ko mēs ikdienā ļoti reti, kad izmantojam, bet viņas ir tieši tās kustības, kuras palīdz stiprināt galvenos mūsu magnētiskos centrus. Tātad, ja mēs zinām, mums ir enerģētiskie centri, ja, ko sauc par čakrām, tad vēl mums ir magnētiskie centri.
tie daņķaņi, teiksim, austrumu medicīnā varbūt vakar, kas klausījās, dzirdēja, kad ir trīs katliņi, kuros koncentrējas mūsu magnētiskais spēks. Ja es vakardien dzimtas mācībām stāstīju par to, ka sievietes pārsvarā darbojas ar savu magnētismu, dabā ir ieliks, ka viņām būtu jādarbojas ar magnētismu, vīriešiem ar enerģētiku, ja, tātad šeit mēs aktivizējam magnētismu, jo tie, kāpēc viņš sauc kauju smagu, tās prakses, tāpēc, ka kad tu jau aizēji uz to kauju smagu līmeni, tad tev vairs ir, tev vairs nav svarīgi, vai tu pildi funkcijas kā sieviete, kā vīrietis, tev jāvar visu izdarīt ir vienlaicīgi. Jo tas arī tā maģiskais piepildījums, ka cilvēks kļūst universāls, jebkurā veidā. Protams, viņš nevar pildīt tas, kas dabā paredzēts, bet viņš spēja operēt ar visiem spēkiem, kas viņam apkārt ir. Ja? Tur tā atšķirība ir. Ko mēs izdarīsim, kā mēs no rītiem principā ieteicams aktivizēties, grūti pamosties, viņš sev jāiekļaukāj. ne tikai pa vaigiem, bet pa visu ķermeni. Kas tad? Bet mēs pāriem? Jā, ideālākais variants ir kāds cits tev var iepļaukāt. Teiksim, kā tas notiek? Mēs ņemam, uztaisam tādu kā nelielu laiviņu, ja? Un ar ņemganu laiviņu tā, lai jūtam cauri, ko iziet savu ķermeni. Paņemam par partneriem droši sadalāties, jo vīrietis ar vīrieti vēlas sievieti ar sievieti, lai kā nebūtu pārdarīts. Varat izplaušanāt sevi, bet jūs jutīsiet, kad ērtāk ietver kāds otrs. Ērtāk ietver kāds otrs. Labākais variants, ka viens stāv, otrs tikmēr viņi izpēr, jā, kārtīgi ramāt. Tev bišķi pat. Pa vēderu uzmanīgāk, jā. Tā, lai jūt visās vietās ķermenis, ka tas ir. Pēc tam izbužinām galvu, pirkstu galiņiem. Galvu nesitam, izbužinām vienkārši. Tad ar pirkstu galiņiem izlingojam visu galvu. Smadzeņu garos aktivizāciju. Skaitās ceļi, vajag, degiem. Tad mēs jau bišķi izplaušam. Nākamā lieta, ko mēs varam izdarīt, ļoti viegli ausis. Ar pirkstiem izmasējam kārtīgi, ja? Tad izberzējam šitā te. Pēc tam ap plaukstām. Sarīvējam. Lai paliek siltas un mīkstas, tā, lai mēs viņus varam salocīt paši sevi ielikt iekšā, ja? Jo agrākos laikos, kad vīrs sievu meklē, viņš parāda viņai aiz auss un aiz vaigi, lai viņai vesels ķermenis ir. Ja sieviete ir mīkstas auss un nesāp, tad viņai veselīgs ķermenis ir, ja? Tad parāstē aiz vaigi vai aiz auss kārtīgi. Tātad, ja mēs mīkstas ausis, tādā veidā tas liecina par to, ka mums aktīvs ķermenis, ja mums notiek normāli visu vielmaiņa un darbība vispārēji. Ja mums paliek viņas cietas un sāpīgas, ja negribam aiztikt viņas, tas nozīmē, ka kaut kas ir sastājies, kaut kāda enerģija. Labi, un tad nākamais, tad ķeramies klāt pie tiem 3 centriem, ja, ko es teicu, tie pērkona vairogi. Ja. Tad kustība, ko mēs veicam, mums ir 3 centri šeit, krūšu kurvis būs, nosacīt krūšu kurvis un gurnu daļa, ja, līdz šeienai. Tādēļ sākam ar augšu, pakāpeniski ejot uz leju. Tātad, kas ir tās par kustībām? Ja? Tātad pirmā kustība, ko mēs veicam, seja ir man plauksti, ja? Tātad ar galvu šādā te virzienā kustamies. Tātad šādi cenšamies seju taisni turēt, negriežam viņu šādi galvu, bet tā, lai seju taisni. Kustās minimāli kaklas kriemeļi mums, tikai uzdevums šeit izkustināt kaklas kriemeļus. Paralēli tam, ja mums pietiek uzmanība, tā kā mēs esam uztrenējušies kustību, mums ir jākoncentrējam uzmanību tieši šī te vietā un veidojam tādu kā gaismas lodi sev iekšā šeit kustībā. Un tad šīs te kustības, viņas nodrošina to, ka mēs pulējam to lodi apkārt. Tad to lodi pulējot, mēs aktivizējam to savu magnētismu tādā veidā, augšējā līmenī. Cenšamies seju tā kā uz priekšu turēt, ja, uz vienu pusī, to pildam sākumā lēni, lai mums iestrādājās, ja,
Pēc tam ātrāk un tā tālāk. Jā, un uz otru pusi tieši tāpat. Nākamā kustība, ko mēs veicam, ir šāda te kustība ar seju, tātad ar galvu. Mēs jūtam, ka mums stiepjās tieši kakla muskuļi, tieši atlants un tieši, teiksim, bišķiņi arī kaut kas kādam pleci varbūt ir savilkti bijuši, ja? Tad šādā te veidā mēs kustoties viņus izstaipam un plus iekustinam mugurkaulu augšējo daļu. Un uzmanību koncentrējamies vienalga, kā mēs kustamies, mums stāv lodi uz vietas šeit iekšā galvā, iekšā tajā kustību centrā. Un uz pretējo pusi. Un pēc tam nākamais, ko mēs darām, bišķi sarežģītāk kustība, tā ir šāda te veida kustība. Ļoti minimāla amplitūda, bet viņa ir šī te vietā. Tātad mēs kustinam galvu tādā veidā. Uz vienu pusīti. Kustība pamatā notiek šajās te skriemeļu vietā, teiksim, apakšā zem galvaskās, tas ir tas atlants mums, jā. Kustība šāda te, viņa minimāli ir ļoti tā. Sanāk pašam ar muskuļiem. Tu velc galvu uz augšu, tā kā šādā te veidā notiek. Tad ko viņa atšķirās no pirmās? Pirmā mums bija šāda. Jā. Pirmā bija šāda, tagad mums ir šāda. Tas ir 3 plaknēs mēs izkustinam galvu. Visas ķermeņa vietas principā būtu jāizkustina 3 plaknēs. Teiksim, tad veidojās mums tas magnētiskais centrs, magnētiskā loda tajā vietā. Tās pašas 3 plaknes. Iziesim cauri. Ir vēl, protams, daudz un dikti visādi tie vingrojumi speciāli tieši uz visādām staipīšanām, saitēm un visu kaut ko, bet tas tāds ātrākais un, man liekas, interesantākais, kam iziet cauri. Labi, gurni sākam atkal tā pati plakne, ja? Tātad te tāda maza nianse. Gurniem ir iekšēji un ārēji apļi. Tātad ir kustības, kur mēs kustamies ar gurniem šādā veidā, vai ne? Un ir kustības, kur mēs kustamies ar gurniem šādā veidā. Tad iekšējais ārējais aplis, ideālā variantā abus izpildīt ir, ja? Bet mēs izpildīsim šoreiz ārējo ar konusiņu. Ja? Tās tāds, teiksim, kustība sākās no tā, kad vīriešiem visveselīgākais ir iekšējais aplis tieši. Sievietēm arī viņš nav neveselīgs, viņš arī viņš ir noderīgs. Ja? Tieši pie visādām tur dzemdību procesiem vispārējā, tad tieši mācās atbrīvot visas tās saites, lai šeit viss tā kā normāli darbojas vīrietim. Tas savukārt svarīgi dēļ visiem prostatas pasākumiem un visām pārējām lietām. Ja šodien tas nav vīrišķīgi kustināt gurnus, visi tak piekritīsiet, vai ne? Tātad, kas jādara, tātad jākustina gurnus un jāatbrīvojas no pārliecības, ka tas nav vīrišķīgi. Tā kā tādā veidā. Līdz ar to visiem cilvēkiem, ja visiem ir iedoti gurni, tad viņi ir jākustina. Ja mums nebūtu gurni, ja, tad nebūtu ko kustināt. Tā kā gurnus kustinam, teiksim, tāpatās. Ja. Kustība sāks no centra, pakāpeniski palielinam amplitūdu, ja. Šādā te veidā līdz aizējam līdz maksimālajai amplitūdai, un tad sākam pakāpeniski samazināt. Atkal uz centru aizējam. Un tieši tāpat uz pretējo pusīti izpildam arī. Un centrā apstājamies. Pēc tam atceramies, ja šī te bija šī te kustība, ja, kas mums nākamais bija, kurš atcerās kādā plaknē, tādā pareizi. Tātad kustinam gurnus šādā te plaknē, attiecīgi no sāna, lai visi redz. Šādi te uz priekšu un atpakaļ. Jā. Nedaudz ceļos padodamies, lai mēs varam izpildīt to kustību uz vienu pusi un pēc tam uz otru pusi tieši tāpat. Atceramies atkal koncentrāciju gurnu apvidu uz lodi. Šādā veidā. Lūk. Un nākamais mums bija šī te plakne, ja? Tātad gurni šādā te veidā aiziet atkal. Uz vienu pusi.
Un uz otru pusi arī. Ja šito regulāri pildīs kaut vai 2-3 reizes nedēļā vīrietis, viņam prostatai nevajadzētu būt problēmām nevienā vecumā. Nu, kas notiek, mums vienkārši apasiņojās viss, kas šeit iekšā arī mēs kustinam, tad mums vienkārši sāk darboties. Tur viss, ja mēs nekustinam, tad mums arī apstājas enerģija, asinsrīte un viss pārējais. Tālāk astotnieks, ja. Tā esam astotnieki. Arī astotnieki ir iekšēji un ārēji. Teiksim, ārējais ir šāds te. Tur bija tas palecins mazliet svarīgs, jā. Tādā veidā un atpakaļ. Un arī uz priekšu tieši tāpat ārējais astotnieks. Un pretējā virzienā. Pildam katrs savā tempā, lai galvenais, lai izpildam kustību. Ko šitās astotnieks neiepriekšējo? Uz sāniem viens otrs uz priekšu atpakaļ. Šitā, otrs ir tagad uz priekšu. Šitā, jā. Krustā 2 astotnieki. Krusteniski astotnieki. Nu, ir mazais aplis, teiksim, tas ir tāds. Kad mēs tā kā saliekam kājas kopā, tad mums iekšā tie iegurņi kauli vairāk darbojās šajā brīdī. Ja ir mazie apļi, ja lielie, tad gurni mums darbojas un arī bišķi iegurnis. Ja mēs uzsvaru liekam uz iekšējiem visiem tur procesiem, orgāniem vairāk, tad mēs pildam iekšējos astotniekus mazāk. Ja. Cenšamies plēcus nekustināt, tikai gurni kustās mums. Ja. Kaut kā tā. Tie, kas dejo, noteikti labi to māk izpildīt. Tā kā dejošana ir laba lieta, ko darīt arī vīriešiem. Lūk. Ok, tālāk nākamā lieta, bišķi izkustinam celīšus. Ja? Tātad, ko mēs darām, vienkārši izriņķojam vienā virzienā. Vēl viena svarīga lieta, jebkuru praksi, kad mēs pildām, mums ir jābūt kā minimums iekšējiem smaidam. Jo, ja mēs pildām praksi ar iekšēju nepatīku, ar iekšēju kaut kādu tādu gruzonu, ja, vai vienalga, ja, tad mums tā praksi nedos neko labu. Mēs varbūt aktivizējam organismu, bet mums radīsies negatīvs, nevēlēšanās pildīt pēc tam viņa tālāk arī dzīvē. Ja mēs spējam būt pozitīvi iekšā noskaņot jebkuru uzdevumu pildot, ja, tad mums ar laiku izstrādāsies tā vēlme turpināt šo te darīt. Ja? Tur arī slēpjās tas, ka cilvēki kaut kādi iemācās it kā labas prakses, bet pēc tam nekad dzīvē viņus vairs nedara. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi mācās, viņam apziņas stāvoklis atrodas tādā noraidošā procesā, ja? Un viņš negrib vairāk to darīt, jo viņam vienkārši neierakstās. Mēs pieņemam to, ko mīlam, ja? Jo mīlestība tas ir pieņemšana. Ja mēs kaut ko nemīlam, mīlestība sākās caur teiksim, patiku pret kaut ko. Ne? Ja mēs kaut ko nemīlam, tad mums ir grūti to pēc tam savā dzīvē realizēt. Ja? Mums jāmīl visu, ko mēs gribam realizēt savā dzīvē. Ja cilvēks nemīl kādu no saviem mērķiem, tad viņam tas mērķis praktiski nav sasniedzams.